Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā. Iepriekšējā sērijā mēs ieradāmies Jeruzalemē un iedvesmojāmies no baznīcām, dabas, mūziķiem. Pilsētas tirgū mēs ēdām, dziedājām un pat apskāvām svešiniekus, bet šabata iestāšanās mums kļuva par īstu kultūru šoku. Šodien gandrīz visā pilsētā ir brīvdiena, bet tas netraucēs mums meklēt brīnumus. Šabata laikā te tiešām nekas nestrādā. Ne sabiedriskais transports, ne veikali, ne kafejnīcas. Un pat mūsu viesnīcā mēs neatradām nevienu no personāla. Labi, ka mums vienmēr ir līdz personīgie krājumi. Citādi šodien būtu palikuši bez brokastīm. Nu, bet mūsu gids strādā bez brīvdienām, par ko mēs viņu ar prieku pieņemam ekspedīcijas komandā. Pēc tradīcijas viņam par to jānoskaita dzejolis vai jānodzied dziesma. Ну, поскольку вы как бы гости из Риги, завтра начинается у нас покос. Выйдет на луг, трудится весь колхоз. Петушок погромче пой, разбуди меня зарей. Es varu apbrīnot mūsu gidu enerģiju. Viņam ir pār 60, bet viņš skrien kā jauns puika un bieži vien ātrāk par mums. Spasiba. Un viņam ir ļoti, ļoti labas acis. Zin kā, ir cilvēki, kuri vienkārši smaida, un ir cilvēki, kuri smaida ar acīm. Tad viņš ir tas. Un viņš ir ļoti erudīts. Es nesaprotu, kā var vienā cilvēkā tik daudz informācijas glabāties. Viņš man palīdz šķetināt to milzīgo mīklu. Mūsu gids mēģina iedot arī to ļoti dziļi esošo informācijas slāni, kuram pieskarās ļoti reti kurš no gidiem. Это вот, господа, улица Яффа. Улица Яффа – это, по сути, первая улица Иерусалима. Иерусалима вне стен. Сюда приехал в конце 19 века с визитом австрийский император. Ну и, как водится, что делают под визит? Город надо, значит, украшать. И мостят дорогу от старого города, ну, примерно до современного въезда в Иерусалим. Forši sajūta, ļoti patīkama pilsēta. Bija tāda grāmatiņa Pāla viens pats pasaulē, kurā viņš pamodās viens pats no rīta. Pāla viens pats pilsētā, tieši tā. Un man bija tā pirmā sajūta bija tieši tāda. Bet tajā brīdī, kad mēs bijām viena paša pilsētā, pamodās cita pilsēta. Pavisam skaista un pavisam savādāk. Grūti noticēt, ka šis ir tas pats tirgus, kurā vēl vakar kaislības sita augstu vilni. Es varētu izlikt savus diskus 3 un tirgot. Вы полюбуйтесь на эту живопись. Имейте в виду, что это всерьез. Местные художники рисовали это на полном серьезе, не в виде карикатуры. Портрет хозяина лавки, довольно похожий. А это разные знаменитые мудрецы еврейские. Mēs gājām pa to tukšo tirgu un baudījām ielu mākslu, kura patiesībā man likās līdz šim, ka man absolūti neuzrunā. Bet šajā pilsētā varbūt tas bija miers,
kas bija riņķī, kurš tev lika ieskatīties un pavērot, kaut vai uzrakstus uz sienām. А вот это, господа, смотрите, это солнечные часы. Это так называемая синагога Зогарей Хама. Saules pulkstenis uz sinagogas nav uzstādīts nejauši. Pēc tā ticīgie orientējās, kad sākās lūkšanu laiks un svētki. Vispār laikam jūdaismā ir īpaša nozīme, un tā skaitīšana lielā mērā atšķiras no vispār pieņemtā. Sāksim ar to, ka ebreji gadu skaitīšanu sāk nevis kopš Kristus dzimšanas, bet kopš pasaules radīšanas. Tas nozīmē, ka tagad ir nevis 2016. gads, bet 5776. Starp citu, jaunais gads tiek svinēts septembrī. Ar mēnešiem arī viss nav vienkārši. Mums pierastais Gregoriāņu kalendārs ir saules kalendārs, bet ebreju mēnesis saules. Tas nozīmē, ka katrs kalendāra mēnesis vienmēr sākas jauna mēnesa fāzē. Вот за этими домами самая такая крутая шхуна, самый крутой квартал, самый крутой в плане религиозном Меа-Шеарим. Сейчас я подумаю, как нам зайти, чтобы не нарваться. Un uzrauties te tiešām var. Sevišķi sestdienā. Mea-Šearim rajons ir vieta, kur dzīvo Jeruzalemes ultraortodoksālie ebreji. Šis rajons tika uzbūvēts 19. gadsimta 80. gados, līdzīgs Austrumeiropas ebreju apmetnes vietai. Un liekas, ka kopš tiem laikiem te maz kas ir mainījies. Vietējie iedzīvotāji noraida mūsdienu civilizāciju kā grēku, un arī pašu valsti, kurā viņi dzīvo, uzskata par grēcīgu. Daudzi no viņiem neizmanto ne dators, ne televizorus, ne telefonus, un pat apģērbā cenšas ievērot 19. gadsimta ebreju stilu, nepieņemot mūsdienu modi. Kaut kādā brīdī man pat likās, ka esmu filmēšanas laukumā, kur vienkārši viņi filmē kaut kādu filmu par aizvēsturiskiem laikiem. Смотрите, вот идет человек, он так называемый старый иерусалимский хасид. Вот по его одежде я вам четко могу сказать, что его предки жили здесь примерно до 1840 или 1860 года. Вот у него такие вот чулки по моде 18 века с бантиками, короткие штаны, вот такого рода халат и шапка, называется штраймл. Такая шапка стоит, может, больше $1000, обычно передается она из поколения в поколение. Они имитируют одежду польских шляхтичей, которые жили там в веке в каком-нибудь 16-17. Здесь по одежде очень много о человеке можно сказать. Ой, господа, мутар, веод эйх. Это Йона Кац. Это Йона Кац. Обладатель в свое время Сефер Гиннес Исраэль за самые длинные усы, которые были когда-то 67 сантиметров. Ļoti patīkams vīrietis. Un ūsas vēl patīkamāks. עכשיו פרשתי לפנסיה. יותר נכון הפרישו אותי. אני רציתי להישאר. אני מרגיש צעיר. אבל הם אומרים לא, כתוב 67. זה לא חשוב. And I was born in the day that the state was born. Okay. 15, in the night of 15, May 48. So me and the... that's shortly there. עוד בקשה. אנחנו רואים כל מיני מגזרים, דתיים, חילוניים. מה ההבדל בין כל מיני אנשים? לא באמת. I can say it, קצת but בלי ביקורת יותר מדי. it's very hard. You have in Israel non-religious and you have religious. Now, between the non-religious, you have different groups, exactly as you have different between the religions. For example, no one in, let's say, in what they call Mea-Shearim, it's very frum neighborhood, would believe that I can be a Jew if I go during Saturday, as you say.
short paths. Yeah. And it's very hard to explain what is the, let's say, the minimum to be religious. What does it mean? How can you measure it? Yes. Pray every day. Eat kosher food during Shabbat. You are going or you study. And, we are trying to find the differences and understand this, but it takes a really long time. No, because you cannot understand. It's because I very cannot complicated. understand. It's not because you can and it's not because you're there. It's different. Take a family. But I have 7 kids. And between the 7 kids, you have different things. Nav labu vai sliktu, vai pareizu vai nepareizu cilvēku un viedokļu, bet ir drusku radikālāki un drusku mazāk radikāli. Ir pāris cilvēki, kurus mēs satikām, kuri sadzīvo, ļoti labi sadzīvo. Gan viņš kā ebrejs sadzīvo ar kristiešiem, jo mēs viņus satikām pie kristiešu baznīcas. Protams, jo Jeruzalemi nevelti sauc par 3 reliģiju pilsētu. Lai arī kaut kādā brīdī mums izlikās, ka reliģiju te ir vairāk. Par to, kas ir Etiopijas kristieši un ar ko viņi atšķiras no Etiopijas ebrejiem, skatieties pēc reklāmas. Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana. Это Эфиопская церковь. Это очень древние христиане. Их крестили где-то в 3 веке новой эры, то есть 1700 лет. Ой, господа, у них свадьба. Вы видели жениха с невестой, они в коронах. Дело в том, что на эфиопской свадьбе жених – это царь Соломон, а невеста – это Суламифь. Значит, из песни песней. Тут очень сложно объяснить, как перепутывается иудаизм и христианство. Это длинный разговор. Но, в общем, по сути своей, поверьте мне, что эфиопы, во всяком случае, эфиопские христиане тоже, я это подчеркиваю факт, верят, что они являются частично потомками воинов царя Соломона. Kas visiem ieskaņots apģērbs ir zaļā krāsa ir tematiskā viesiem. Bet pričēnis arī. Visām satītas smuki rullīšu matiņos. Viņas ir ļoti skaistas. Ir tas balans starp kristietību, bet tie pašā laikā viņiem noteikti arī savu kultūru, kas tagad parādās ar tērpos. Jā, rituāli kaut kādi. Jā, novelt zābakus. Atkal pavisam jau kaut kas cits. Baznīcā bija jāiet ar plikām kājām, un baznīcas var atgādināt ļoti, ļoti pareizticīgo baznīcu. Etiopijas baznīca ir viena no visvecākajām kristiešu baznīcām. Te daudz kas mums ir neparasts, un pirmkārt tas, ka šī kristietība ir saglabājusi ne tikai vairākas pagānismu, bet arī jūdaisma iezīmes. Piemēram, tāpat kā ebreji, Etiopijas kristieši neēd cūgaļu un veic zēnu apgraizīšanu 8. dienā. Viens no iemīļotajiem etiopiešu ikonu sižetiem ir Sābas ķēniņienes un cara Zālamana satikšanās. Etiopieši uzskata, ka pēc šīs tikšanās Sābas ķēniņienei piedzima dēls Meneliks, Etiopijas imperatoru dinastijas pamatlicējs. Pēc leģendas viņš pēc vairākiem gadiem aizveda no Jeruzalemes uz Etiopiju derības šķirstu, to pašu, ko Mūzes saņēma Sinaja kalnā. Tāpēc jebkurā Etiopijas baznīcā galvenā svētlieta, kas atrodas altārī, ir derības šķirsta simbols, kurā ir 10 baušļi. To reizi gadā svinīgi nes apkārt baznīcai, vispārējai pielūgšanai, un dievkalpojums tiek pavadīts lūgšanu bungu ritmos, un daudzas ieražas ļoti atgādina pagānu rituālus.
tur viss ir samaisījies kopā. Tur ir kaut kas no jūdaisma, tur kaut kas no kristietības. Tas viss tur ir kopā un muģi un vispār tā pilsēta vienkārši spridzina. Starp citu, staigājot pa pilsētu, bija absolūts klusums, un ik pa laikam kādā no mājām tu dzirdi, kad notiek svētki, kad cilvēki svin, kad cilvēki ir kopā, ģimenes ir kopā, un viņi lūdzās, viņi priecājās. Mums paveicās. Pateicoties mūsu draugam, Dāvidam Poļuščukam, mūs uzaicināja uz sestdienas pusdienām vienā no tādiem namiem. Šie brīnišķīgie cilvēki, Margalita un Simons, ieradās Izrēlā 50. gados no Marokas. Mēs jau stāstījām par to, cik ļoti dažādi mēdz būt ebreji. Savādi, ka viņi paši sevi sauc saskaņā ar vietu, no kuras ir atbraukuši. Emigranti no bijušās PSRS ir krievi, no Francijas – francūži, no Jemenas – jemenieši. Bet tagad mēs esam ciemos pie marokāņiem. Pirmkārt, liels prieks un gods, ka viņi mūs uzņēma šabata laikā, dienā, pašā īpašākajā, un ka mēs varējām piedalīties viņu svētku pusdienās. Когда приходят в субботу, мужчина должен надеть шапочку на голову. Это называется кипа. Kipa – tradicionāla galvassega, ko nesā ebreju vīrieši. Tas ir atgādinājums par to, ka virs cilvēka ir visvarenais un ir jāpakļaujas viņa gribai. Daudzi nesā kipu pastāvīgi, bet noteikti tā jāuzliek sinagogā, jūdu svētajās vietās, lūgšanu un ceremoniju laikā. Šādos gadījumos pat ne ebrejiem jāapsedz galvu, izrādot cieņu jūdu tradīcijām. אנחנו מקדשים על הלחם, מברכים את הלחם. יין, אחר כך לחם, מברכים וכל אחד מקבל חלק מהברכה של היין ושל הלחם. ושמים מלח. ושאמרו בין ישראל, שבת לעזות השבת, אותם וירדונם בינם בין בין ישראל לעולם. כי ששת ימי עשה אדוני את השם את הארץ, שם שבת נפש. וירא ביום השבוע כיוון יום השבת ויקדשהו, סבים אותם פרק גפן. אמן. Amen. ברשות שמיים כאמות בזמן עצמו, ברוך אתה אדוני המוציא לכם לארץ. אמן. Аминь. Amen. Galvenais šabatā ir lūgšana. Ja visa tauta, labi, ne visa, bet katrs otrais cilvēks tajā dienā ir mājās ar savu ģimeni un lūdz Dieviņu, tad, tā ir milzīga enerģija, kur iet pa taisno augšā. И что это за книга такая? זה יש פה ברכות והכל. אז זה במיוחד לשבת. כל הזמן יש את הילדים שבאים איתנו. הילדים היום לא יכלו לבוא. יש לנו סידורים, בדרך כלל הילדים שלי גם באים. Protams, žēl, ka nebija pārējā ģimene, bet viņi vienkārši nebija paspējuši atbraukt, jo šabat laikā nedrīkst braukt mašīnu, zin kā. Bet forši, ka mēs viņiem mazliet radījām tādu ģimenes klātesamības sajūtu, man tā šķiet. אני מבקשת שתאכלו, תרגישו כמו בבית, תגיד להם, אני מביאה חמין, שאנחנו עושים את זה בשבת, זה טעים וזה לא כבד וזה טוב. Hamin – klasisks ebreju virtuves ēdiens. Tā nosaukums cēlies no vārda ham – silts. Lieta tāda, ka sestdienā ebrejiem kategoriski aizliegts iekurt uguni un tā tad arī gatavot.
Lai nepārkāpjot likumu, tomēr pusdienās ēstu siltu ēdienu, arī izdomāja haminu. To sāk gatavot piekdienā, dažas stundas pirms šabata iestāšanās. Haminā liek gaļu, kartupeļus, olas, pupas un, protams, katrā mājā ir savi gatavošanas noslēpumi. זה האוכל שעושים בשבת. חמין זה משהו למשפחה חם, תמיד יושב מאתמול בערב על אש קטנה, כל הסיר, אני מבשלת, מכינה הכל לשבת. כל בית מרוקאי יודע מה זה חמין. הנה תיקחו, מי לא לקח ביצה? יש הרבה ביצים, לכולם. לקח ביצה, הוא לא לקח. Man ļoti garšo olas, patiešām. Bet tādā izskatā man viņu sākumā negribējās ēst. Karen, tikri, ma זה? Un tad es pagaršoju un patiesībā nekādas vainas. Ļoti garšīgs ēdiens. מאוד. תמיד. Par ēdienu es ļoti labprāt pamēģināšu mājās to lielopiņu, kartupeļus un olas, kas tur visu nakti stāv krāsnī. Ļoti garšīgs ēdiens. Aizkustināja ļoti saimniece. Man atgādināja viņa ļoti manu vecmāmiņu, manu babu, pie kuras mājās bija vienmēr jāēd daudz, kamēr nepaēdīs, no galda prom neiesi. Un tāpat laikā viss ar lielu mīlestību. תיקחו גם את הסלט הזה, אני ארים לכם, תיקחו. Un jūs samai netu salātā. Salāt. סלט, אז תקחי עוד. הבריאות. אבל תקחו עוד, מה זה? Es sapratu taktiku, te vienkārši ir jāēd lēnām. Jā, pa mazam gabaliņam. מה קורה? תקחי ממי, קחי. אתם מוזמנים, מתי אתם באים מישראל, תבואו לאכול פה. Labi. Kā man patīk? Man nenormāli patīk jauni sirmgalvji. Tā ārkārtīgi jauneklīgi, gaiši, skaisti cilvēki. Man ļoti patīk tādi. Tie, kuri vēl projām redz skaisto cilvēkos, viņiem interesē jauni cilvēki, nevis viņi skatās, ka tā ir tā paudze, kas mūs nesaprot. Man liekas, mēs ļoti labi sapratāmies. Aizkustināja tas, cik viņa patiesībā ir radoša personība, daudzpusīga. תמונות, הנה, זה תמונה שלי. זה שלי, זה לא שלי. זה שלי. Un vēl viņa ir dzejniece pie visa tā. ירושלים עצומה ונהדרת, מכל העברים את זוהרת. אלייך עירי אצעד אלך, אם כי רחוקה לי הדרך. ממרחקים אלייך אבוא, בצבי למצוא משכן. Bet tai laikā Jeruzalemē ir jau satumsis, un tas nozīmē, ka šabats ir beidzies. Atvērušies veikali un restorāni, kursē sabiedriskais transports. Vispār pilsētas ielas ir atdzīvojušās. Un kā vēl? Jau iestājas tāds tā kā azarts uzzināt, jo tas ir tāda kaut kāda miedarbība starp mani un valsti. Tas ir stāsts par kaut kādu pilnīgi citu pasauli. Tas ir dīvainākais, ārkārtīgi pretrunīga valsts, un es tos pretrunas tagad mēģinu visu laiku risināt. Ir diezgan liels kultūras šoks, un tas nebeidzās. Tas ir tas, kas tev vienkārši uzspridzina smadzenes un prātu un sajūtas. Nezinu, es atgriezīšos cits cilvēks dzimtenē, bet tad jau redzēs, šis ceļojums vēl nav noslēdzies, katru dienu ir kāds pārsteigums. Par to, kādus pārsteigumus mums ir sagatavojusi Vecpilsēta,
nākamajā 700 pasaules brīnumu sērijā. Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā.